Mani sauc Sarmīta Indričāne, esmu radiologa asistents, kas ikdienā strādā ar sievietēm un veic mamogrāfijas. Mēs esam vislabākie, jo mēs saņemam sievietes, un katrai sievietei ir sava īpaša pieeja, kuru mēs nodrošinām veicot izmeklējumu. Tā kā mūsu komandā strādā visi profesionāļi, mēs esam lieliska komanda, savstarpēji sadarbojamies, atbalstam viens otru. Kad mēs mācījāmies, bija skola, pēc tam bija kursi, uz kuriem tai specializētie, un tagad mēs ejam pilnveidoties Stradiņu universitātē Bulduros uz mamogrāfijas konferencēm, uz kursiem, uz semināriem, un mēs tālāk pilnveidojam savu zināšanu. Sekojam līdz jaunākajām tendencēm tieši par mamogrāfiju saistībā sievietēm. Arī sievietes ir ļoti dažādas, tāpēc katrai sievietei ir vajadzīga savu pieeja. Ienākot kabinetā, ir jāspēj novērtēt situāciju, iepazīstināt ar sevīm. Acu kontakts ir svarīgs, jo sieviete jūt, kā pret viņu izturās, un tas ir ļoti svarīgi. Viņas ir nobijušās, jo ir piestāstīts, ka saspiežot krūti sāp, bet tāpēc arī ir jāprot izskaidrot, kāpēc mēs to krūti saspiežam, jo tad ir izšķirtspēja, vizualizācija labāka krūtī. Tāpat jānomierina sievieti, jāparunājās ar viņu, jāievāc anamnēze par viņas dzīvi, par ģimenes onkoloģijām vai saslimšanām, kas ir bijuši. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodibināt to emocionālo kontaktu. Tad sieviete vairāk uzticēsies, un tad arī izmeklējums būs kvalitatīvāks. Arī vizuāli tu novērtē jau izmeklējot krūti, vai tur viss ir kārtībā, vai nav apsārtums. Tad, kad es tikko sāku veikt mamogrāfijas, man pirmais pacients bija vīrietis, un es biju ļoti apjukusi, jo vīrietiem krūšu dziedzi ir ļoti mazi, un tas tiešām bija tāds izaicinājums. Piemeklējot attiecīgos parametrus visu, izmeklējums sanāca kvalitatīvs, un tiešām arī man pārsteigums bija par to, ka viņam arī krūts galā bija tāds zirnītis. Tā kā tieši palpējot vīrietis arī, vai tur mazgājoties, vai kā viņš jau var sataustīt, ja viņam kaut kas veidojās, vai kāds sacietējums, vai kas, tad jau, es domāju, kad arī, bet ir jau vīrieši, kur kautrējās un uzskata to par normu.